kur pazudīja pīcu? Pīcu piegādā. Čau, man sauc Krišāns. Es nodarbojos ar mūziku, bet brīvajā laikā es piegādāju pīcu. Piegādāsim pīcu kopā zvaigžņu piegādēs. Es šodien piegādāju pīcas kopā ar brīnišķīgo viesi Alfa Ilanu. Čau, vecais. Nu, kas ir? Jā, viss cool. Viss trēb labi. Man sauc Ralfs. Es esmu mūziķis, komiks, reizēm mācītājs, un es šodien jūtos patīkami satraukts, ka šādā senā mašīnā ir 2 Eirovīzijas zaudētāji, kuri pat netika no pusfināla ārā. Tā kā šis raidījums tikai izdosies. Jā, man pīcis arī, man patīk. Jā, šodien es pīcis mīlu tev, nu, tā kā, tas ir tavs stihija vai tomēr mazāk? Man garšo pīcis, zin kā vecīt, es ēdu pilnīgi visu. Es esmu visēdājs, esmu ļoti liberāls virtuvēs. Jā. Es respektēju visus Itāļu, Āzijas, viss, arī ananāsus uz pīcis. Opā, man šitais vispār labs ananās pīcis, jā. Par saka, ka ananās palīdz nomest liego svaru. Jā? Jā, tāpēc es tikai tāpēc sēdu pīcu ar ananāsu. Es parasti kā tiekos un meitenēm pirms tam apelsīnu sulu, ananāsu sulu izdzer. Jā, tas ir labs. Bet ASV es gribētu paprovēt Čikāgas stila pīcu un Ņujorkas stila pīcu, jo visur, cik es internetā lasu, viņas baigi atšķirās un viņas patlo savā starpā, kura tipa skaitās krutāka pīca. Viena, manuprāt, bija baigi biezā, otra tur arī kaut kas tad. Lā. Tev ir iestilot, jā. Palāja visai, jā. Čau, meitenēs! Es māju meitenēm garām. Viņas smaida divas. Viņas nesmaidītu, ja nebūtu tādā kadiliekā. Jā, tieši tā. Ja es braucu Opelī, viņš šis nesmaidītu. Kāda ir tava mīļākā pīca? Es esmu tāds mīlis vienkāršām lietām. Man patīk. Margarita? Margarita, jā, bet man patīk arī gaļa. Tāpēc tu daudz to desiņu virsū vai kādu prosciutto. Jā. Kaut ko tādu, tas būtu manējs. 3 vienkārši sastāvdaļas mērces, sieriņš un kaut gaļiņa. Super. Man patīk, ja sēnes un šķiņas. Sēnes, sēnes gan man vienkārši. Tu neesi saņotājs? Nē, sēņot, ne tāds. Ko tu nelūdz pīcis? Ko es nelūdz pīcis? Ko tu nevarētu apēst, ja es tur būtu. Bet normāls lietas, ne motorēļi. Kings baigi dīvaini būtu uz pīcis likt. Man šķiet, ka Kings nav galīgi pīcis virtuves sastāvdaļa. Koriandrs, zin kā. Anšo, man liekas, arī nav. Bet man šķiet, ka ir bišķiņ kaut ko... Es zinu, ka ir pīcām, viņi ir virsū, bet cilvēks garšo vienkārši nepareizi. Jā, un droši vien arī kaut kādu sāļo saldo miksiņu. Bet zin kā, ja tu aizlido uz Amsterdamu, piemēram, kur ir legāla marihuāna, un tu riktīgi samarihuānojies, tad tu pēst jebkādu pīcu vienkārši. Tu viņu pat locītu šitā te, un tā kā vienkārši ēst, tā kā senčus, tu viņu sarulētu un vienkārši močīt iekšā tā kā burrito. Bet pēkšņi uz ēders runāt, tur ēd ar rokām, vai nevar dakšiņu nazīm? Es ēdu ar rokām. Un es arī īstenībā, ja es tā kā eju ar meiteni uz tikšanos, un tā kā pilnīgi vienalga, es tašķos to pīcus ar rokām. Nu tā kā, come on, kas? Ja bruņurupuši ņīnzas ēd ar rokām, tad es arī ēdu ar rokām. Un viņiem ir mazāk pirksti. Man ir vairāk. Tad kāpēc, ja viņiem mazāk pirkstiem var ēst ar rokām, es ar vairāk? Viņi, man liekas, nevar dakšiņu rokās noteikt. Lai vienam tur bruņurupuci bija dakšiņas tie ir. Jā, pareizi. Jā. Nu, un man zin, kā pīca arī patīk. Man riktīgi patīk pārlocītās reizēm. Baigā stēla pīca. Ja tu pārloci pīca, tas ir pelmens. Tas ir pelmens. Palīgā. Tā kā pīca ir sviestmaize, pārlocītā pīca ir pelmenis. Jā. Interesanti. No to tašķīšanos man bija tev jautājums. Tu saki, ka aizies randiņā ar džusi, un ēd ar rokām, tašķīs, man liekas, tas ir pilnīgi normāli. Tas ir, jā. Jo zini kā, it īpaši aizies kaut draudzenī vai uz pirmo randiņu uz pizzēriju vai uz burgernīcu, baigi labi, ja tu parādi, kā būs īstenībā. Jā, tu uzreiz. Nav ēgis kaut ko tam. Tu saproti, vai tu viņu tā kā mīli arī ar majonēzi uz vaigiem. Precīzi, vai viņi tevi mīl ar visu seju. Jā. Vai viņi tavās tumšajos brīžos arī būs ar tevi. Jā. Un tu arī ir noskaidrot to, vai viņi darīs to, pateiks tos 3 brīnišķīgos vārdus. Kad, zini, tie 3 brīnišķīgi vārdi, sieviete pasaka. Kā es vairs nevaru? Es nevaru. Jā, tu viņi jādod tev savu ēdienu. Jā. Kā mēs ēdam tas pīcu šodien? Tā, mēs ēdam pīcu manam labam draugam. Viņš ir tā kā visādiem lieliem pasākumiem
Mēs jūs mīlam, maniem končiem, viņš ir Gustavo Orens Kolciņš, viņš piedalījās skatuvu veidoja un gaismas vīru programmē, viņš festivālos darbojās. Ja, piemēram, Summer Soundā tu vaibo pie kaut kāda reiviņa uz lielās skatuvas Oskars un Midžina gaismiņas. Tad viņš ir nopelnījis pīcu, jā? Viņš ir nopelnījis pīcu, un lielu. Lielu, ok. Vedīs viņam lielu pīcu. Un es iesaku pačakot uz tās barbecue lielo pīcis, kuras pasūcīt. Uz viņas ir ļoti sports udutēja olī salātus. Nopietni, bez dīršanas. Tas ir labākais tavu servēt. Es apmēsim. Ja tu saki, es uzticos. Ok, bet nu labi. Ja tu man teiktu, liec uz sarkano visu savu naudu roletē, es tev uzticētos sensību, es uzliku. Bet uz sarkanot. Jā. Man patīk sarkanot tās. Mašīna nebija sākat. Klausies, runājot par to pīcu pašu. Man tev ir viens uzdevums. No? Mēs esam ceļā, un tev viņi īstenībā vēl ir jāpasūd. Tu esi izvēlējies, ka tev būs tā barbecue, tev viņi ir vienkārši jāpasūd. Un telefons ir pie rokas? Jā. Ok, viens ir vienkārši pasūdīt viņu. Otrs ir tev tas jāizdara tā. Tev vienā brīdī kaut kāds dziedošs elements jāieliek iekšā. Kaut tā mīlu, bicu, lopu, kaut tādu. Un pasūti un mēģini dabūt tās pīcis virsū varbūt kaut ko traku, ko tu negribētu. Tās pīcis, pēc ko mēs tikko runājām, kas neiet kīņu. Man osītim tas būs jāēd. Apēdīs, apēdīs, kur liksiet. Kīnzi, iespējams viņai kīnzi nebūs. Mēģini dabūt kīnzi vai kaut ko līdzīgi. Tad dziedāt, dabūt kīnzi virsū, un vienkārši paprikoļojies ar viņu. Beigās, protams, pasaka, ka tas ir joks. Jā. Kā ielikt palpi, kā izvēliet? Kā lolo. Sāgam, baby, yes, I like now, I realize that the baby be like mine. Your baby, darling. Lolo. Zāģīt, ja? Jā. Sveicināti, vai Elmāra Tangi varētu? Es atvainojos, jā, viņš pats, labi. Bet es vēlētos pasūtīt pīcu. To var izdarīt, jā? Pie jums šeit. Nē, uz vietas es braukšu uz Āgenskalnu, es tagad minos. Un es būšu tur kaut kur pēc cik ilga laika. 20 minūtēm būšu, es vēlos paņemt tur. Vīro pīcu lovu. Yes, jā. Var dabūt? Es vēlos lielo barbecue. Big black, milzīgi, huge. Lielo barbecue pīcu, jo mēs daudzi vienkārši tur esam kompānijā. Pirtī, kad iesim. Var kādu mīklu griebat vai? Kāda tev ir iecienītākā mīkliņa? Ko rekomendēt? Klasika. Es esmu klasisks čalis. Aiziet, būs klasika. Un vai var dabūt virsū kinzi? Kas jums ir līdzīgs kinzai, ko jūs varētu piedāvāt? Ko vispār var dabūt viņai vēl klāt virsū? Bļāvens nolika. Kur tā? Es sapratu, ka esmu idiots pildīgākais. Kādi tev mīļāk, kādi tev mīkliņi, ko tur piedāvāt? Labi. Tas ir ļoti labi, ka nolika, jo visticamāk šāds zvans nebūtu izgājis. Es nedzīvoju Āgenskalnā, es neesmu stilīgais. Jā. Tur vispār nedzīvo stilīgā. Tur dzīvo tie, kas tikai turisti, jā. Tie turisti dzērāji. Tur dzīvo cilvēki, kuri pīcu pasūta zincikos 3 naktī. Man liekas, tas ir ļoti labs laiks, ja pasūta. Jā. Viņi pasūta 3 naktī, un tad tas kurjers atbrauc un durvis atver tāds šķels ar sarkanām acīm. Tu beidzot esi klāt, vecīt, jā, vecīt. Vecīt, tu negribi ienāc iekšā uz krapulī, Boring, lava, pīdasī. Apsīvē par tevi, vien. Tu nesanāc savus pasūtīt pa telefonu, nekas, es uzsūtīju normāli. Jā. Bet vienīgais šķēl tāda, ka man nav piķis. Man ir. Bet nederēs.
Vajag nopelīt. Jo tevs uzdevums sekojošs, tev vajag iet iekšā, dabūt to picu, bet tev jāsaka, ka tu pazīsti īpašnieku, tāpēc tev vajag picu. Tanni? Jā. Un tev to ir izdomāt backstory, ka viņš tur tev teica, lai viņš zika, kad vecāki, kad saka, kad bērniem aizēj uz veikalu, paņemat cigaretes, ja? Un tev Tannis ir teicis, lai tu aizēj uz to pizzēriju un paņemt picu. Tā kā reāli viņam piezvanīt, lai viņš skaļrunī pasaka, lai man iedod bezmaksas picu, tas būs švaukšanās. Tā būs švaukšanās. Tev jāmērunā vienkārši tās dāmas, kad lai viņas iedod to mēru picu, ja tu padīsti. Tur iet, tad jūtu, zini, kas es esmu, es pazīstu Tanni. Pirmais. Tad viņas totāli neieskļaus manā pizzā. Un pēc tam, ja viņas nepiekrīt, tev var teikt, ka tas ir Ralls Eilants, smūgi. Jā. Ak, Dievs. Nabaga meitenes. Jā, nu super, nu mēģinam. Start from the bottom, now we're here. Start from the bottom, now I'm here. Nu, nāc. Tas ir tavs uzvārds tagad. Jā. Okay. Saki, Heisā Hopsā mans brālis čempions boksā. Forši sirsnīgi tev uz sejas. Man arī ir tetovējums, man ir 2. Es pazīstu Tanni, Elmāru, tāpēc naudas man nav, bet pizzas gribu. Vai man, jā? Vienkārši jāiet pizzērijā iekšā un jāsaka, es pazīstu Tanni. Jā. Tas ir lifehacks, tas ir bezmaksas kodiņš. Piedalies akcijā, nāc pizzā un tēlo nenormāli augstprātīgi douchebag un saki, ka tu pazīsti Tanni un tev totāli neizdzīs ārā. Tev iedos bezmaksas pizza. Tas pāris lietas, kas tev jāiedod, ir obligāti. Ir soma, lai pizzas būtu siltas. Excellent. Jā, slīdini iekšā. Slīdini viņu iekšā. That's what she said. Slīdini iekšā. Labi. Jā. Es jums iet. Okay. Un tad jārā man jaunais. Un bez kepāna nevar īsti arī piegādāt. Ja jaunais kepāns, tas ir tev uz mūžu. Paldies! Lūdzu. Labais. Nu, mēs esam gatavi piegādāt Oskaram. Nu, ir. Vecī, cita diršana, kad normāli cepuru uzvēl. Vai ne? Dod, lai tālāk. Labi, mēs tojamies mērķi, vispār esi izselts. Es esmu īstenībā izdevies. Uzēdam pīciņu, kas tur ir iekšā, pasties. Būs kīns vai ne? Oi, vecos dēļ, šitā ir viena no labākajām pizzām ever. Labi pizza. Jā. Tu vēlies? Uzsienās, jā. Jā. Iedomājies, ja man būtu vēl paģera. Mēs citreiz vienkārši gribās pīcu. Vienkārši gribās. Baigi labi. Ar šito nebija ēdis. Tas tā labi, jā. Tas gurķis baigi labs. Ejam sagaidīt. Piegādāt. Šo es nedošosim. Bija 49 minūtēs, bija točka, ne? Bezmaksas piegāda. Nē, man liekas, mēs paspējām. Paspējām, jā. Bet nosīt jums neprasīšu naudu. Jo es taču pazīstu Tanni. Nu jā, nē. Siedēm. Vasals. Es taču šodien piegādātājs. Nu, dalies ar čaļiem, jūs tur visi, zin kā, izvadējušies. Priegā! Nu, Lepals ēdis. Yes. Garšo pīca vispār? Jā. Es ir tāds Jā, bezmaksas tās labākās. Paldies tev. Dai, tur Lepals ēdis. Traucēšu. Čau. Un ko tālāk? Ielās? Ejam ielās. Dampas mums ir? Tieši tā. Suņi iziet ielās. O!